Un vēl varbūt tāds jautājums, tagad, kad kādu laiku jau esat darbojies Rīgas domē, kāda ir sajūta, cik spējīgi vai nespējīgi ietekmēt lietu norisi un procesu virzību esat jūs un teiksim, konkrēti jūs kā viens deputāts, un vai bija vērts kandidēt Rīgas domē un atrasties tur tagad? Es domāju, ka šo to iespējas ir padarīt un visi pārējoši. Es domāju, ka cilvēkiem ir bijis tagad vēl daudz pārdomām, ir sevišķi tiem, kur nepiedalījās vēlēšanās, un tāda situācija, kāda izveidojās pēc šīm vēlēšanās rezultātiem, es domāju, ka pēc nākošajās vēlēšanās būs savādāk rezultāti. Un, var sakot, jāizmanto apstākļi, kādi viņi ir, un nav ko daudz domāt, un ir jācīnās, un jāsako līdzi ļoti rūpīgi un vērīgi katram solim, kas tiek veikts no koalīcijas puses. Vai nav tā, ka pirms vēlēšanām varbūt bija tāda ilūzija vai iespējas, ka tomēr iekļūstot domē, būs daudz vairāk iespēja kaut ko mainīt un darīt, un tās pilnvaras ir lielākas? Jā, tieši tā. Doma bija, ka tādēļ jau arī startēja uz Rīgas domu, lai varētu vairāk izdarīt no tām lietām, kas jau ir tāpat darītas ārpus deputāta kārtas. Bet šī situācija, kāda ir tāda vilšanās, jo šeit jā, domē tagad var redzēt, ka te jau pārsvarā ir pēc politiskās pārliecības cilvēki savēlēt, ja, gan no labējās puses, gan no kreisās puses, ne jau pēc tautas saimniecības interesēm. Ja. Un tādēļ šī tāda cīņa arī turpinās domas ietvaros, ja, tikai tāda rafinētākā veidā, ja, tāda nerēķināšanās koalīcijai ar opozīciju, neraugoties uz to, ka Pilsoniskā savienība ir otrā lielākā frakcija Rīgas domē, ja, tāpat nekur īsti netiek dot iespēju startēt, ja, kādās komitejās vai kādās citās darba grupās. Ja, vienkārši tā ignorence ir ārkārtīgi liela un tāda skepse, ja, ko te jūs mēs tagad esam tie stāvokļu noteicēji un tie visi saukļi, kas arī no Ušakova puses bija, kad mēs kopīgi strādāsim, būs visi kopīgi, ja, lietu kārtošana, tas diemžēl nenotiek, un tas ir ļoti, ļoti skumji un bēdīgs fakts Rīgas domē. Bet varbūt tomēr ir kaut kas, par ko jūs esat vairāk vai mazāk droši, ka jums izdosies panākt, varbūt ir kāda iecer bijusi pirms vēlēšanām jau, ko jūs vēlējāties sasniegt, un ko par spīti visam šai balsošanas mašīnai un ignorancei, ko tomēr varbūt izdosies paveikt. Es domāju, ka dzīve jau pierāda, ja cilvēks kaut ko grib sasniegt, tad viņš viņu arī var sasniegt. Ir tikai jāstrādā un jādara un neatlaidīgi, ja, ir jāīsteno tās lietas, kam tu saskati vērtību. Ja. Bet ik pa brīdim jau ir šie šķēršļi, bet viņi ir jāpārvar. Ja, kā tagad arī satraucās saskaņas centrs par to, ka latvieši tagad 11. novembrī pa daudz atzīmēs 11. novembri svinēs svētkus. Ja. Es domāju, tas ir līdz lielākam absurdam vairs nav kur aiziet. Ja. Jo mans uzskats ir tāds, ka ja nebūtu 11. novembra, tad nebūtu arī neatkarīgas valsts. Jo mēs varam proklamēt valsti, mēs varam sludināt neatkarīgu valsti, bet dzīve mums pierāda, ka ir jāņem ieroči rokā un šī neatkarība, šī proklamētā neatkarība ir ar ieročiem rokā jānosargā. Ja, un ja mums nebūtu 19. gadā brīvības cīnītāji, ja, ar salasītiem ieročiem un ar nepilnu
bruņojumi, ekipējumi. Ja? Tad, ja mums nebūtu šie varenīgie jaunieši, kas nosargājuši šo proklamēto valsti, tad nekas arī nebūtu. Un tādēļ 11. novembris manā skatījumā ir ļoti nozīmīga diena, un to vajadzētu arī mums kādreiz ieviest kā svētku dienu. Daudzus dara bažīgs tas, ka mēs redzam, ka Rīga tomēr aizvien izteiktāk tādā Krievijas apskāvienos slīd, un varbūt kāds būtu tas jūsu novēlējums visiem nacionāli domājušiem cilvēkiem, kas skatīsies, klausīsies šo jūsu interviju? Es domāju, ka jāņem tie apstākļi, kādi mums ir, visiem latviešiem, kas mēs esam uz savas senču zemes, ja, un jāturās kopā gan svētkos, gan darbdienā, un tos aizspriedumus likt malā, un kā piemēram tagad tuvojas 11. novembris, 11. novembrī visiem būt kopā un godināt mūsu brīvības cīnītāju varoņa garu, un pieminēt gan viņu tēvus, gan viņu dēlus, un apzināties to, ka tās visas cīņas ir bijušas par brīvu un neatkarīgu valsti, Latvijas valsti. Tad novēlējums ir būt vienotiem un atrast kopīgu ceļu ejam uz valsts neatkarības nostiprināšanu. Paldies!